esmu Karolina no kempinga 365 un tagad esmu Dīseldorfa, atradu neticamu lietu. Mēs pārdodam tieši tādu pašu VC600 un mūsu cena ir 118,000 plus PVN. Tikmēr Vācijā, Dīseldorfā, tādu pašu kemperi pārdod par 128,100 plus PVN. Tāpēc nāciet, paskatīsimies, kas šeit ir tik iespaidīgs. Šogad viņš veido sienas, nedaudz citādi ņemot vienu pušķi, otru pušķi iekšā. Noteiktu materiālu, kura pretestība ir tieši tāda pati kā 80 cm litriem. Tas ir tas īpašais moments. Tad visa šasija ir alumīnija, kas tiek ražota pašā Hitlera fabrikā. Viņi ņem tikai pašu Mercedesa galvu. Viss ir cits, ražots Himerā, arī ūdens tvertnes, kā arī ūdens tvertnes ir pilnībā pielāgotas. Tas ir, lai šasiju ieviestu šasijā, tāpēc acīm redzot ir stabilā. Tagad konkrēti par šo modeli. Tā garums ir 7,20 m. Es teiktu, ka tas ir optimāla garuma balts, tieši tāds pats, kādu mēs pasūtījām. Mūsu svars ir 3,5 tonnas. Tātad jūs varat vadīt ar B kategoriju. Tagad tā Himmlera bagāžas ir ar pneimatiskajiem bremzēm, lai vējš jūs neizsistu. Laukā duša vienmēr ir ļoti jauka, jo var būt gan silts, gan augsts ūdens. Bagāža tur 350 kg iet. Ļoti lieli, tiešām ļoti lieli lāču velosipēdi jums bez problēmām. Šeit ietilps biznes, viens biznes šeit ir vienā, otrā pusē, vēl augšā ir turētāji. Ja vedat kādu kravu, to piesiet. Un kad ir 3 turēšanas stūri, tas ir tiešām drošāk jūsu lietām. Turēšanas vietas ar mīkstinājumiem, uzreiz skaidrs. Bagāža ir apsildāma, tas var. Neparasti ceļot ziemā ar kemperiem. Kemperi ir pilnībā pielāgoti ziemas ceļojumiem. Lampas arī nav tik skaistas, kā man patīk, bet kiemelis izskatās ļoti labi. Labi darbojas aizmugurējā kamera ar plašu leņķi, tāpēc jūs redzēsiet zarus, kokus un šķēršļus. Markīze šajā gadījumā ir 4,5 metrus gara. Starp citu, ja jūs zināt, ka negribat griezt markīzi, jūs varat pasūtīt elektrisko markīzi mūsu servisā, tā tiks izlaista, nospiežot pogu un markīze pati izstiepsies. Tātad pilnībā atverami logi. Dubultie logi, tas pasargā no augstuma, un arī, kad logi ir atvērti, troksnis ir mazāks. Un mēs ieejam kemperī caur 60 cm platu durvīm. Visur esmu pasūtījusi centrālo slēdzeni. Tas nozīmē, ka ar vienu pogu jūs aizvērsiet arī bagāžas durvis. Jā, man patīk šī gaisma un mājīgums, jo tas rada mājas sajūtu. Sēdvietas ir patiešām ērtas, noteikti ceļojiet šeit. Es redzu, ka Himeģis ir ietaupījis. Uz izstādes, bet es neesmu taupījis. Un pasūtīju labākās nolaidžamās termo aizkarus. Šajā gadījumā ir vienkārši auduma pamata variants. Tikai ņemiet vērā, ja komplektā ir iekļauts viss kā Mercedes. Pakāpienu salocīšana, kad vēlaties braukt. Medijai. Pilnīgai automašīnai automātiskā klimata kontrole. Šeit redzu, ka Distronika ir pilnīgs standarts automātam. Ir 170 zirgspēku. Lielākais dzinējs, kāds var tikt pasūtīts no Hitlera. Jā, redzu, šeit ir tekstila un ādas kombinācija. Mūsu kemperī ir nedaudz tumšāka. Praktiskuma dēļ galds ir līdzīgs mūsu. Gaisma var griezties. Visādi kā jums ērtāk. Tiešām 4 siksnas var ceļot 4 cilvēki. Šeit vēl mehāniski nolaižamā. Gulta ļoti viegli nolaižas. Tāds 140 cm plats un apmēram 2 metri garš šis liels jumta loks jau ir bāzes 80, 50, 80 cm. Aptuveni tādi ir izmēri, tāpēc virtuvē un glabāšanas vietām. Kas ir labi? Šeit ir tāds stūrītis, lai jums pēc ceļojuma nenokrist uz galvas, kad atvērsiet lietas. Sildīšana var būt dīzeļdegviela, var būt arī gāzes, kā mūsu gadījumā. Es pasūtīju dīzeļdegvielas sildīšanu. Virtuvē katra atvilkne tur 15 kg. Neuztraucieties, lieciet pārtiku un lietas droši. Es Krievija. Līdz ar 3 degļiem ir tāda telpa. Zinot, kādi ir izmēri.
kādi katli jums der uz tās, un man šķiet, ka lielāki arī derēs. Šeit vēl var pasūtīt dēlīti, lai mums būtu vairāk vietas griešanai. Es nezinu, kam šis cits, varbūt kādā veidā noskaidrosim, kad došos pensijā. Jimmeris speciāli sev cep pīrāgus, man ļoti patīk leduskapis, 147 litri ar saldēšanas kameru. Nakts laikā visi ražotāji ievieto tieši labus leduskapjus. Šeit vēl viena vieta arī tur, 15 kg svaru. Man patīk turēt augļus, lai tie nesasiltu. Tā mēs skatāmies, ko šeit esam ieguvuši. Numura grīdas ir divkāršas, stabilitātes dēļ, lai varētu turēt kaut ko apakšā un tajā pašā laikā arī siltāk, jo šeit ir viena liela uzglabāšanas vieta, kas neļauj redzēt no ārpuses, bet uz šo vietu var iekļūt no ārpuses. Tātad, ja vēlaties kādus uzlabojumus, tad mūsu servisā varam to izdarīt. Šeit ir tikai viena akumulators. Mēs noteikti varam ielikt 2, 3 un vairāk, lai jūs varētu dzīvot pilnīgi neatkarīgi no šejienes. Šeit ir arī tehniskā nodaļa un varbūt vēl kāds cits vads, ko varētu iztīrīt. Tur ir termozondes duša un tualets. Ir vienā telpā. Šis kemperis ir 7,20 metrus garš. Kāpēc tas ir izdarīts, kad ejot dušā jāizņem tie koka pamati, jo tie ir paredzēti tam, kad ejot. Dušā grīda paliek mitra, lai jūs varētu atkal ērti izmantot šo telpu. Uzglabāšanas vietas. Duša tiešām ir solīga, šeit pietiek. Pietiek ar peldēšanai, tāpat kā plauktiņiem. Šeit, kad kosmētika ir sakārtota, ļoti ērti ir logi, kas nostiprina lietas, nesabojājot tās. Pakaramais spogulis ir augstas kvalitātes izlietne. Man tas ļoti patīk, un ja šeit kāds, piemēram, netīrs, ir ļoti ērti to nomazgāt. Tualets jau ir augstāka līmeņa. Es teiktu, ērti sēdēt tālāk. Gulta un matrači, kā arī visa gulēšanas sistēma ir pielāgota, īpaši siltumizolācijas matračiem. Un ko dara acis, to jau dara labi. Ticiet, jūs gulēsiet lieliski, divguļamā gulta. Varbūt patiešām plaša. Šeit garums ir apmēram 2 metri, platums arī, es domāju, būs apmēram 2 metri. Šeit būs uzglabāšanas vietas. Noteikti būs vieta, kur nolikt lietas, logi. Arī ir ļoti jauki. Kad pamostos, var uzreiz paskatīties. Tas notiek aiz loga, kāds ir laiks, lai tikai viens gulētu, viņām ir sava loga vai svaigam gaisam. Ja ir ļoti karsts, jūtos kā karalis. Šeit ir ļoti labi meditēt, pēc gulēšanas un pēc tam mīlēties. Protams, ja vēlaties aizvērties, ja kāds vēl vakarā ir, tad no gulēšanas vietas. Varat aizvērt aizkarus, izslēgt gaismu kemperī, regulēt apgaismojumu, kā arī citiem ir ērti un ir kāpnes. Kad neizkristu mēta, būtu ērti iekļauties tajā. Iepakojas uzreiz. Nolaidos, es tagad neļaušu, bet šeit vēl gribu parādīt skapļus, kas piestiprināts pie klubiem un redzu, ka šo var pacelt uz augšu, jo tur ir sliede. Un šeit ir tieši tāds pats skapis, tāpēc. Šeit vēl ir Hitlera valdīšanas panelis. Jau Himmlera kemperis iekļaujas bāzē un viņi pārvalda caur jūsu telefonu. Ir nepieciešams ar koneksi salēju pielādēt. Šajā gadījumā ir gāzes apkure, tāpēc tā ir. Trumpo sildīšana. Televizors var pasūtīt kā bāzi. To redzat, pie mums cenas ir labākas nekā Vācijā. Tātad gaidām jūsu zvanus, rakstiet un uz redzēšanos.